Ideja ir lēti, bet darīšana ir viss. Un kā mēs to varam ticībā ieraudzīt? Mēs to redzam. Sātans arī tic un dreb. Ticība bez darbiem ir nedzīva. Un tieši tāpat tā kā mēs esam dievišķas radības, Dievs ir ielicis tādus filtrus, ja tā var teikt. Es tā saprotu, ka ir tādi, mēs daudzi varam runāt, mēs daudzi varam domāt, bet maz kuri izdara. Diemžēl ir arī tādi, kas tikai dara un nedomā. Ir kādi, kas dara bez idejām, jo tā visi dara. Tas ir atkal otrs grāvs. Neteic, ka tradīcija to nosaka, tāpēc un tā tālāk. Bet ļoti svarīgi ir, kad ir ideja un tu dari. Ir aicinājums un tu dari. Ir kaut kāda sāp sirdī, ir kaut kāda deksme sirdī un tu dari. Kad dziedināšana pārdabiskā, ja mēs lasām, nenotiek bez darbības. Jēzus Kristus vārdā celies un staigā un dod roku un ceļ. Ir kaut kāda darbība. Vai ir vārdi, ir aiziets, ir uzklausīts cilvēks. Tie jau ir darbi. Un tad ir žēlsirdības darba, kad mēs dzirdam to sāpi, mēs domājam risinājumus, iespējams tie ir gadi, iespējams tie ir projekti, visādas lietas, un tad ir realizācija, tad ir darba execute angliski, tā kā realizācija, viņš neizklausās tā. Tad ļoti svarīgi, ka šīs abas lietas, kad ir ticība un darbi. Un ticība bez darbiem ir nedzīva, ir beigt zirgs, cik tu viņu var spārdīt, vai kaut kāds tur tas teiciet. Un ticība ar darbiem, tā ir realizācija. Un tur nav obligāti jāsaprot lietas līdz galam. Mēs iekrītam citreiz tanī. Kad es visu izplānošu, kad es visu ideju sapratīšu, būšu līdz centam izrēķinājis, tad es to varēšu darīt. Nē, tu sāc kustēties tajā virzienā. Kaut mazliet. Un man ļoti rezonēja, uzrunāja. Es to nevaru, bet cik tu vari? Es nevaru katru sēdienu. Labi, cik tu vari? Katru otro? Reiz mēnesī? Reiz gadā? Kas tas ir? Cik tu vari? Un tas palīdz. Un savam iekšējiem cilvēkam arī pasaka, es nevaru iet uz zāli. Labi, bet cik tu vari? Var 10 pumpiņus? Jā, tas jau ir smieklīgi. Vai vari 10 000 soļus dienā paskaitīt? Cik tu vari? Ideja bez darbības ir nedzīva. Idejas ir lēts, darbība ir viss.